šodien mums jau ir tā īpaša diena, jo tieši šodien vienu vietu sastopās divi skaisti svētki. Makšķerēšanu diena un Valentīna diena. Divi svētki, viena azarts uz ledus un siltums sirdīs. Šodien mēs atrodamies Drīģa ezera krastā, kur notiek Kraslavas novada atklātās zemūdens makšķernieku sacensības Drīģis 2006. Vai jūs rīkojat šāda veida sacensības pirmo reizi? Ziemas makšķernieku sacensības tiek rīkotas pirmo reizi. Un šodien, protams, notiek makšķerēšanas sacensības, kas ir zemledus makšķerēšanas sacensības un Drīģa ezerā. Kāpēc mani uzaicināja Kraslavas turisma centrs un Juris arī uzrunāja, aicināja tā kā patiesnesi palīdzēt. Protams, šādos gadījumos mēs uzreiz palīdzam. Pastastiet lūdzu par noteikumiem. Ko šodien drīkst darīt un ko nedrīkst? Konkrēti šodien uz ledus makšķerniekiem, kas bija atļauts zvejot ar diviem makšķerēšanas rīkiem. Tātad makšķere un, teiksim, ūda, ar dzīvo esmu. Dalībnieki to drīkstēja šodien darīt. Ir noteikumi, ka tikai ar parasto makšķeri. Tas ir sacensību organizētāji to visu dara. Ministru kabineta noteikumos ir atļauts vienai personai makšķerēt konkrēti Latvijas ūdens silpnēs ar diviem makšķerēšanas rīkiem. Lai tikai āki būtu līdz 3 katram. Pēc nolikuma līdekas tiks nokirtas uz ūdas, tiks svērtas atsevišķi un ieskaitē kā lielākā zivs ies. Kopējais loms būs, kas nokirts ar makšķeri, nevis ar ūdu. Kādas problēmas sagatavošanās laika tika sastaptas? Lielākoties tie ir laikapstākļi, ar kuriem mēs esam saskārušies. Kā jūs tikat galā? Palīdzēja Kraslavas novada pašvaldība, Skaistas pagasta pārvalde un Aigars Trušals. Liels paldies viņam par to. Pārbaudījāt makšķerēšanas kartes visiem bija un personu apliecinošana dokumenti bija. Vēl es varu pateikt, varbūt, kas zinātu, tātad personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem, makšķerēšanas kartes nav vajadzīgas. Un personas, kas vecākas par 65 gadiem, arī nav vajadzīgas. Plus visi, kam ir invalīdu apliecības, arī nav vajadzīgas. Atbrīvoti no makšķerēšanas kartes pirkšanas. Vai jūs pirmo reizi piedalāties šāda veida sacensībās? Praktiski jau sen kādreiz varbūt bija kaut kur būts. Sacensībās mēs ļoti bieži. Uz Drīģa pirmo reizi, iepriekš bijām sacensībās. Šajā, Kraslavas novadajā. Nē, ne pirmo reizi. Ir jau pieredze. Jā. Ir jau pieredze. Kā tad veicas ar to zivi? Kaut ko jau dabūjām no rīta puses. Šodien ļoti švaki. Visas Zivtiņas ezerā. Nav mana diena. Varētu būt labāk. Jā. Šodien laika apstākļi bija iepriekš baigi slikti. Peldam, nevis zvejojam. Varēja laivas paņemt, redziet, šodien visu ūdens. Zivju nav. Kāpēc? Vai nemakamā ķert sniega daudz. Ekstremāli laika apstākļi, es domāju, spiediena maiņas. Tas viss arī ietekmē visu zivi. Cik daudz cilvēku šodien reģistrējas sacensībām? Šodien ir 50 dalībnieki. Cik aptuveni liels loms varētu būt šodien kopskaita? Es domāju, kaut kas labāk, ja varētu būt ap 2 kilogrami. Tā kā vienam no dalībniekiem? Jā. Gribētos, lai nokirtu vairāk, bet kā sanāks? Redzat, kādi laika apstākļi, ūdens ir gandrīz līdz potītēm tur. Kādas balvas un nominācijas ir paredzētas? Tiek vērtētas 3 kategorijas - jaunieši līdz 18 gadiem, ieskaitot sievietes un vīrieši. Pirmās 3 vietas saņems dāvanu apbalvojumu, kā arī ir paredzēts jaunākajam dalībniekam, bet pieredzējošākam makšķerniekam par lielāko zivi. Arī izloze gaidāma noslēgumā. Kā viņš saucās? Burs. Burs tā saucās, Urbis tāds. Samaisīsim vēl vairāk, labāk. Velc. Boris Smirnovs.
Apsveicam, Boris! Samaisīsim, kurš tad aizbrauks ar otro kasti uz mājām. Iedomājies, aizbrauks ar vienu, atnāks ar diviem. Novelks. Un tas laimīgākais Armāns Zalāns. Otrā kaste jums, vai ne? Tieši vajadzēja. Dāvanu kartēs, atņem bāzi kompetents. 30 eiro vērtībā uz restorānu var teikt. Oskars Tikņam. Dāvanu kartēs, 30 eiro vērtībā uz konkursu grīķi pavisam tuvu. Nu jā, 4 cilvēkam nāmiņš. Izvalds labu. Ina Kasparoviča. Kā plānots vērtēt, kā tas notiek vispār? Vērtēšana notiek nosverot zivis, un tad kopējais svars arī ir tas, kurš, nes tos punktus, jeb svaru, un tad tā ir tā vieta. Un jau ir vēl, man šķiet, lielākās zivis, tās atsevišķi tiks svērtas uz gramiem. Vai ir zināmi varbūt kaut kādi favorīti, kas tika sastapti iepriekš? Ļoti daudz īstenībā makšķernieki ir sastapti iepriekš. Lielākie un spēcīgākie favorīti ir visi Latvijas čempionātā, kas šobrīd notiek Alūksnē. Te ir daļa arī pārstāvēta, tie, kas piedalās Latvijas čempionātā. No Aglonas puses tas būtu Anatolijas Pupits, bet te visi ļoti labi makšķerē. Tiešām visi, un viņi ir tādi savas makšķerēšanas entuziasti. Vai jums ir kaut kāda slepenā, varbūt speciāla esma zivju ķeršanai? Speciālas. Tādas speciālas taču nav. Skaidrs. Tikai parastā. Nē, viss kā parasti, kā visiem. Motelis, stārpi un kaut kādas tur barības zivīm, nekā īpaša. Viss kā pārējiem. Kas vēl ir sagatavots, apmeklētājiem? Tie, kas nepiedalās sacensībās? Tos gaida silta zupa un tēja. Un mēs šodien vāram zivju zupu. Un mums tā ir tāda kā tradīcija braukt vienmēr uz makšķerēšanas sacensībām un atbalstīt dalībniekus ar siltu, karstu zupu krastā. Un es domāju, tā ir ļoti laba motivācija, ka tu ķer zivis, tev varbūt jau kļūst augsti, bet tu zini, ka te krastā gaida karsta zupiņa. Un es ceru, ka visi šodien dalībnieki arī kaut ko noķēra. Bet, jebkurā gadījumā mēs atbraucam ar savām zivīm jau, lai tā zivju zupa noteikti izdotos. Šīs zivis ir no vietējiem ezeriem. Mēs parasti vāram zivju zupu no dažādām zivīm. Šodien ir līda, kasaris, līnis. Un jo vairāk dažādu zivju tu saliec kopā tajā zupas katlā, jo tā zivju zupas buļļons sanāk garšīgāks. Varbūt ir kaut kādas ekstra tādas, ko mēs nezinām, bet jūs lietojat? Jā, ir dažādi knifiņi un noslēpumi, lai tā zivju zupa būtu ar īpaši smekīgu garšu un pavisam tāda ļoti forša, bet tie ir mūsu, protams, tādi noslēpumi. Tos mēs skaļi neatklāsim. Man gribētu pajautāt, cik mums te mūsu starpā ir pāru? Vīrs, sieva, draugs, draudzene. Nāciet te! Nāciet, Aņa, jūs arī nāciet! Mums ir paredzētas tādas tīri simboliskas dāvaniņas. Jūs noskaņojumam. Kā šodien laikapstākļi, kā vērtējat? Varētu būt labākie, protams. Viss, kas sliktais var būt, laikam šodien viss ir vējš, sals, ūdens uz ledus. Varbūt makšķerēšanā viņi nav paši sliktākie, bet tas, ka pārvietoties cilvēkiem ir grūti pa tādu ūdeni. Sniegs līdz ceļiem un plus vēl ūdens apakšā ir. Slikta laiku apstākļu, slikts apģērbs, pateiksim, tā nav augsti, pilnīgi nav augsti. Kā vispār emocijas tā? Sportiskas, viss kārtībā, jā. Galvenais piedalīties. Jā.
izrauties no darba, daba, atpūsties, lai visi brauc Makšķerē, Jā. atpūšās no ikdienas. Jā, lai visiem veicas. Lai entuziasti piedalās vairāk, lai ir vairāk cilvēku, lai vairāk intereses ir zvejošanai. Visiem paldies un braucat zvejot. Bet pirms sāksim apbalvošanu, es zinu, ka augsts man paši ir augsti. Bet man ir runa uz 3 lapusam sagatavota. Nu, es jokoju. Bet noteikti gribētu paldies tiem organizatoriem, bez kuriem šis pasākums laikam nenotiktu. Bet pateicība mūsu galvenajam tiesnesim, Jurim Jukna, kurš man neatteica, kad piedāvājam organizēt. Pateicība, Juri, tev tāda skaista pateicība. Kā mums ir 50 dalībnieki, un no tiem 34 vīriešu grupā. Aplausi vīriešiem! Sieviešu grupā. Bravo! Un 8 jaunieši. Bravo! Es aicinu, kur 8. Un pirmo vietu Kristīne Sveikale. Bravo! Oi! Un es pirmā vietu saņem Aivars Brokis. Cik šodien jūsu loms bija? Kilograms, 100 un vairāk. Kā svinēsiet? Šodien bišku maža šampaņu. Par pirmo vietu vai par Valentīnu dienu? Par Valentīnu dienu un par pirmo. Esat priecīgs, jā? Jā, viss kārtībā. Man viss patīk. Pirmā vieta.